enerģija, aura, vēsture. Šitas būs īsts ceļojums šodien šeit. Bodybuildings un viss tas sākās to, ka man sākumā bija kauns iet uz zāli, jo man likās, ka es neko nevarēšu. Lielākais trūkums tagad pārāk daudz spiež un muguras saliecās, un šī daļa ir pa vāju. 15, 10 sekundes, nevis 3 minūtes skrolēt telefonu. It kā liekas maza svarīga muskuļu grupā. Nepatīk kājas nevienam taisīt. Man arī ne visai, bet tāpēc es viņas taisu ļoti kvalitatīvi uztaisu un vienu. Un kas tev personīgi mīļākā muskuļu grupa ir, ko trenēt? Ko tev visvairāk patīk? Back double biceps, es gribētu man iekomentēt. Jātais akcents uz muguru, jo rokas bišķi atpaliek. Nu ko, mīļie draugi, esat sveicināti atpakaļ mūsu gym logā, un beidzot ir pienācis laiks, ka mēs esam ieradušies uz bodybuildinga Meku Latvijā. Pie pašas leģendas, vīrs, ar kuru man nav jāiepazīstina, ja jūs sekojat fitnesam, bodybuildingam Latvijā, Māris Šveiduks. Paldies, ka uzaicināji mani. Paldies tev, ka apciemoji. Kurzemnieki turās kopā. Pareizi. Mēs šodien parādīsim, kāpēc kurzemnieki ir spēcīgākie Latvijā. Kristiešiem, katoļiem, svētā vieta Latvijā ir Aglona. Tā visiem bodybuilderiem Latvijā vienu reizi ir vismaz jābūt šeit, džimā Lāča Place. To tu pareizi piezīmēji, jo tomēr 44 gadi mums ir kopš dibināšanas. Tur jau ir tāds pamatīgs uzkrājies enerģija un aura. Enerģija, aura, vēsture. Šitas būs īsts ceļojums šodien šeit. Un, protams, arī Māris 100 punktu padalīsies ar padomiem. Noteikti, jā. Mēs šodien iesāksim ar muguru. Kā tev liekas vispār, ja būtu jāizceļ viena muskuļu grupa vīrietim, kā var visvairāk izstīties pēc būdas? Man vienmēr bijis tā, ka viss ir kopējs. Nav neviena prioritārā. Ir sevišķi baigi daudz uz kājām, grib nošmaukties. Nepatīk kājas nevienam taisīt. Man arī ne visai, bet tieši tāpēc es viņas taisu ļoti kvalitatīvi uztaisu un visu. Un visu, un miers un dievs. Miers un dievs. Un to mēs darām arī tagad. Īstenībā tagad pēdējos 20 gadus nav nekāda ego lifting. Es vienkārši mēģinu maksimāli prāta muskuļu saikni. Tad nav traumas, tad ir rezultāts, un tad tas nāk tikai pa kaifu. Nu labi, es jau noskatījos pagājušajā, ka bija pie tevis ciemos šito skaisto lētu pull-downiņu. Pastāsti, kāpēc viņš ir tik īpašs un kāpēc viņš jūtās tik kvalitatīvs? Viņam ir rotējošie rokturi, viņam ir divās plaknēs iet kustība. Tā ideja mums tāda pa 40 gadiem mēs esam pārprovējuši tiešām simtiem trenažieru, un mēs atstājām vienmēr tos, kas vislabāk strādā. Jā. Viņš smuki iet kustībā līdzi, var smuki pastiepties. Kā jau es minēju, mēs tiešām pārbaudām trenažierus un dodam savu vērtējumu par trenažieriem, un tas, kas tiešām strādā un der, to mēs cenšamies atstāt. Kā tev liekas, negatīvā daļa var būt arī pa ilgu? Īstenībā nē. Ja mēs pat paskatāmies, kā Jeits ir taisījis, vai Maiks Mencers, tad tur ir pēdējais atkārtojums un tai turēšana, cik var. Tur pārēj gan statiskai slodzei pāri, gan negatīvai. Līdz ar to tas arī dod 30% lielāku pieaugumu nekā pozitīvā fāze. Ko starp citu lielākā daļa neņem vērā. Vispār, vai ne? Galvenais tikai pacelt. Pacelt un paraustīt. Jā, piepauzēt, var uzreiz daudz labāk sajust. Jāsaka to, ka droši vien, ka tev muguras muskuļi viena no mīļākajiem. Man vislabāk šitie te spārniņi, šitie māk lidot. Man principā viss tā manā bodybuildings un viss tas sākās to, ka man sākumā bija kauns iet uz zāli, jo man likās, ka es neko nevarēšu. Es gāju ārā sākumā uz stieņiem, un ko tad tur var samācīties? Pievilkties. Un tad līdz ar to spārniņi bija pirmais, kas aizgāja. Man vislabākais arī saucamais mind-muscle connection ir ar spārniņiem. Bet tas ir labs ieteikums ar citu jauniešiem. Es arī sācu ar pievilkšanos. Tā tik tu dabū platus plecus un platu muguru, jo tas ir pamats, un kamēr tu esi jauns, ļauj, lai tie kauli un aug, un arī tā muskuļmasa veidojās. Stiep tev platumā. Pareizi. Labi. Varam tagad nodemonstrēt, uztaisīt tā kā mugurē, trapecei un pleca aizmugurē virinājumu, un uzreiz pabeigt ar krūšu izvēršanu. Ļoti labs supersets, starp citu. Viens netraucē otram. Ļoti svarīgi arī, lai mums ir skaista stāja, smuki savākt. Jo īstenībā no visām 3 plecu daļām, šo visu aizmirst, tāpēc, ka viņi nevar spogulī redzēt. Tieši tā, pārliekam uzreiz šito te šādā veidā. Un redz, kur ir foršs tāds noslēdzošais
noslēdzošā supersērija. Jā. Ļoti labi. Ej, tu nost. Liekam uzreiz. Jo supersērijas pamats ir tāds, ka 15-10 sekundes, nevis 3 minūtes skrolēt telefonu. Cilvēks saka, man nav laika trenēties, ja? Tad man liekas, šīs supersērijas ir labākais variants. It sevišķi divus pretspēlētājus, jo tas, ka es tikko smuki sakačāju aizmugurītes, vispār netraucēja krūtīm, es tieši pat labāk jutos. Tieši tā, ja pasakot līdzi, es atbrauktu paskatītos, kā mēs te trenējamies 40 minūtes, 40-45 minūtes, un ar to arī pietiek. Un tā kā saka, kā nav laika, nedēļas laikā atrast tikai 4 stundas. Tur tā 40 minūtes, tas ir tā viena sērija seriālam. Jā. Pastīsies mazāk. Nostīsies uz svētdienu vairākas sērijas. Un arī tas pats parasti mēģina rokas taisīt supersērijā, lai iekonomētu laiku un saglabātu tādu foršu pampu sajūtu. Tricepsiem ir tā, ka jebkuram muskulim ir vajadzīgi gadi, ja neviens pa gadu neuztrenēsies. Tā ir izstrāde un tā ir forma un definīcija, kā tu pats teici. Paskatāmies, kas tas pa krosāni ir, ja? Zirga pakaus, es saku. Visas galvas var redzēt. Jā, ļoti labi viņš slīd. Redz, kur būs. Tas ir tā kā mazliet tā kā no apakšas, no viņas Taylor variantu. Kāpēc? Lai vairāk koncentrētos uz biceps, nevis ar plaukstspēku, tā kā mēs paņemsim šitādā veidā šeit. Šeit starp pirkstiem, un tad ir koncentrācija tīri uz biceps pīķi. Es kaut ko tādu neesmu vispār darījis. Noturies kā reiz jaunu pieredzīt, jo šitas uzreiz noņem slodzi no apakšdaumiem un tiešām iedod lielāku akcentu uz bicepsiem. Nav tā, ka sievietes šajā vingrinājumā ir labāks? Nu, nezinu. Pavisam savādāk. Ir savādāk, jā. Katrā ziņā jūtās cits rajons, kā taisot parasti. Pavisam savādāk. Jā, kaut kur dzīv iekšā, jā. Parasti liekas tā. Esmu bicepsā dabūjis augšā, viss, nav problēmas. Te augšā vēl ritīgi var pieturēt un sajust pavisam vispār. Nu, redz. Kur tu man vedīs tālāk? Plecs mēs varam uztaisīt. Jā, obligāti. Šitas ir viens no nesenajiem trenažieriem, ko mēs ilgi meklējām. Viņš ir ērts un foršs. Iesēžamies iekšā un šeit precīzi. Galvenais ir jātrāpa pareizais augstums, lai iet caur locītavām svars. Un šitien te ar pauzīt viss. Un darbojas tikai plecs sāndaļa, lielāko daļu. Bet viss plec ir. Kas tev personīgi mīļākā muskuļu grupa ir, ko trenēt? Ko tev visvairāk patīk? Droši vien, ka krūts un rokas. Krūts un rokas. Jā. Jo hantelēm taisot slodzi apakšā nav. Viņi tikai pašās beigās. Šeit ir visā garumā ir vienmērīga slodze, un līdz ar to tad arī baigi labi ar akcentēt tieši plecs. Zini kā, liela plata pleci. Ar vai bez drēbēm varēs redzēt, ka tu esi skats. It kā liekas mazsvarīga muskuļu grupā, bet cik vizuāli daudz viņi īstenībā dod. Jā, tas tāpēc, ka arī plecs sastāv no 3 daļām, un tev ir jāpiestrādā. Pie visām, jā. Tā nav izteiktā priekšējā daļa, bet kas spiež plecs un spiež krūts, tur ir diezgan daudz, un lielākais trūkums tagad ir teicis, ir arī pārāk daudz spiež, un mugurs saliecās, un šī daļa ir pa vāju. Pastāstīšu, ko es daru ar hantelēm. Man ir mazs triks tāds, lai tieši aizpildītu augšējo, iekšējo daļu krūtīm. Es atklāju to, ka man labi strādā tas, ka es izspiežu gandrīz līdz augšai, un šeit palaižu rokas mazliet tā kā plauksts uz āru, saglabājot to spriegumu tieši uz vidu. Un tad šeit iestiepums un atkal uz augšu, un palaižu viņu it kā uz krītot no plaukstām. Tad sākas kā normāli, jā? Jā, uz augšu, un šitie beigās, tieši tādā veidā, un tu redz, ka šeit saglabājās neatslāp šajā brīdī nekas. Lielākā daļa, kā paceļ uz augšu, tā uzreiz atslāpst krūts, bet šajā gadījumā viņas rekuvis šeit noturēt sasprindzinājumu. Bet tiešām, kas notiek? Pasties. Galds. Labs. Tas jau kā old school zālē, old school gājieni. Tur pats vēl krūts augšā, tad vajag glāzi jātur. Loģiski, pasties. Es drīz varēšu šito te. Klausies, kas tev labs ir kājām? Jā, kājām. Es zinu, ka tev ir kaut kas ļoti labs. Kā mēs minējām, kājas nekad nedrīkst noniecināt. Atsevišķi telpa kājām.
Šitā ir tāda vietiņa, kur tev obligāti jānāk ir. Nevar neko izlaist. Un ko mēs varam pamēģināt šitien te? Šitas ir slavens rīks, mēs viņu paši dizainējām, taisījām 40 gadu sens, un labāks nekas vietā nav. Klasiskais vingrinājums, tad maksimāli dziļi lejā, kamēr neceļās gurni no atbalsta un izspiest uz augšu ar tādu fiksāciju, neizcitot ceļus uz otro pusi. Ja? Tātad šeit tas pats galvenais ir muskuļu kontrole, nevis tik, cik var pacelt. Ja? Tur mums jau netrūkst ego lifteri, kas pār pa 500-600 ceļu, bet kāja tomēr, kā nav, tā nav. Un tā kā mēs runājām, ka optimizējam treniņus, tad parasti es, kad uzstājos šādu gājienu ar kājām, šeit mēs piefiksējam, pieliek vienmēr vēl klāt ikrus. Pirmkārt, šeit ir pietiekoši daudz arī, lai var uztaisīt spēks, ja, un arī labi tas, kad ir attecis labi gan līmfai, gan asinsvadiem, kad šeit kāja zināmā mērā atpūšās. Šis bija labs. Šitā man arī vajadzēs. Akalē ekonomija. Bet ja šis tiešām ir paštaisīts trenažieris, noteikti iesaku šito izmantot. Viens no labākajiem legpresiem, ko es esmu lietojis. Tev jāsāk šitādi te ražot ir. Nu jā. Klausies ar savu brendīgu. Pār tiem noietiem, jā. Man tā ir laba ideja kaut ko padomāt. Tev vēl ir vēl viena skaista istaba. Jā, funkcionālā istaba, te mums ir tā, kur ir kardio viss, un te ir tie, kas grib izstaipīties, atbrīvoties, izlocīties. Tad mums ir, jā, un pie reizes arī, jā, te ir spoguļi gan izvai no visām pusēm, tad līdz ar to var sev kaut kādu pozingu atstrādāt normāli, tā kā to mēs arī darām. To mēs arī darīsim. Tu ieminējies par pozingu, jūs jau zināt, tas nebūs gym vloga noslēgums, ja nebūs pozēšana. Pareizi. Varbūt iedod man pāris padomus, kas tev savā laikā bija mīļākā poza? Vai tu zini, man ir frontālās pozas, tāpēc, ka es neesmu biezs pēc struktūras. Man frontālās pozas, tā kā teicu, no tas, ka trīstūrs bija liels un arī. Bet kas mans galvenais plus bija, jo es esmu neskaitāms reizes vinnējis labākā pozētāja tituls visur. Līdz ar to, tāpēc, ka es daudz studēju baletu, starp citu, baletu, grieķu mākslu seno, viss, kur ir tās skulptūra pozas, un tā es arī veidoju savu programmu. Nu, lūk, un tad tu mācies kustēties tā, lai plūstoši pāriet. Nu. Es gribu, lai tu vienkārši iedod kaut kādus, varbūt, savus komentārus, jā, es parādīšu, iziešu cauri pāris pozām, tu bišķi pakuriģēs. Pirmais ir jāizdomā, kuras tavas stiprākās pozas. Parasti jau sāka kaut ko smuku, pat ja tu sāc šādā veidā šeit, tad iet rokas. Var iet šādā veidā, šeit, tad iet šitā, vai šeit, jā. Tā kā jau mēs minējām, jā, tev mugura ir ļoti laba, ļoti plati ir. Liekas, reiz ir bišķi rokas pazūd uz to fonu, zini kā? Jā, nu šajā gadījumā, jā, bet tad ir jātais akcents uz muguru, jā, jo rokas bišķi atpaliek. Priekš tādas muguras prasās. Tur tā lieta, zini kā, viņi tā mugura turpina augt, rokas progresē, bet viņas progresē lēnāk, viņas principā netiek līdzi. Sakarā to, ka tu saka rokas pa lēni, jā, tad, ja tu taisi klasisko biceps, tad ir vēl izteiktāk viņas liekas mazākas. Jā, tad, ko var darīt, var atstāt šādā veidā, šeit. Jā, tad tu it kā saglabā sev muguru, un šeit tev ir roka. Jā. Un tas pats var arī taisīt šādā veidā, arī tas pats ir, redz. Tu uztais. Nav tā, ka tu izplati sev. Jo šeit var tiešām vēl joprojām redzēt spārniņus. Jā. Nu, re. Vēders šaurs, kājas, labs. Tie saucās tie viltīgie strateģiskie klipi, jo tev jārāda to, kur tu esi labs, nevis to, kur tu esi švaks. Back double biceps, es gribētu man iekomentēt. Labi, un te vienīgais, ko vajag darīt šajā gadījumā, kad tu uztaisi muguru, mazliet jāliecās uz priekšu. Tev mazliet šitā jāpaliecās šitā. No ar muguru nav problēma vispār. Visi kārtībā, jā. Tā ir problēma. Jā, kājas ir jābūt jaudīgākam, bet zini, kas ir vēl tur ir jāpaskatās pašam, kāda ir tieksme. Ja iet uz klasisko pozingu, es gan uzskatu, ka jātur kājas vairāk ir kopā, jo tev jāsaglabā ir normāls trīsstūris, ir tādā veidā, ka tu ej. Ja Māris manā komandā es nevaru zaudēt, jāsāk tikai diētiņa. Labi, man nekad arī īstenībā, es nezinu kā tev vai diēta, tev ir sagādājusi problēmas.
Palielam, nē, es neteiktu, ka es baigi mocītos, jo tam ir atbilde tāda, ja tu visu gadu esi formā, tev nav baigi Nav tik jāmocās. traki, Jā, nav tik traki, jā. Un tāpēc paldies, ka sekojat mums līdz šajā ceļojumā par šo ne tikai laika kapsulu, bet arī spirituālu bodybuilderiem svarīgo vietu Latvijā. Milzīgs paldies, ka uzņēma mūs arī. Tā kā noteikti ierodaties šeit Gym Lāčplēs, Liepāja, kas pa ielu? Brīvs iela 23 ātri. Nevar nepabraukt garām, ja tā ir galvenā iela. Jūs redzēsiet. Mīļie draugi, ierakstiet kādu mīļu komentāru, uzspiežat laiku, padalāties, piesakojat arī šim. Brauciet ciemos, brauciet ciemos un uztaisīsim kādu treniņu kopā. Jā, tiekamies. Jā. Au!